iespējams, ka mēs Nikaru varam arī uzskatīt par šīs grupas favorītiem. Jo, kā jau tu minēji, Nikars ir viena no komandām, kas automātiski kvalificējās main round. Jā, nu varam apelēt pie tiesnešu kvalifikācijas iespējams. Tiksim, man liekas, kaut kāds 6-7 sezonas ir tāds stabils main round līmeņa spēlētājs šajā te Eiropas futzāla, ja tā var teikt, arēnā. Un, kā zinās, tad Nikaram 2 gadus arī ir izdevies tik līdz nākamajam, līdz elitnām Bulgāru komandu un Gruzīnu komandu. Gruzīni vienkārši ir pieredzējošāki, to varēja manīt, jo, tici man, neskatoties to, ka 0-4, viņi ļoti līdzīgi spēlē ar poļiem. Un tikai tāpēc, ka viņi sāk riskēt spēles beigās, jo bija iedzinēja lomā un mainīja. Ievērot dažus sīkums, ļoti svarīgus un šī gadījumā tev pilnīgi taisnība. Redz, kā Bulgāriem. Galvenais treneris arī ir laukuma spēlētājs. Un ne tikai vienkārši laukuma spēlētājs, bet arī, teiksim, viens no pamanākuma. Viens no tiem, ko var pamanīt. Un, teiksim, Nikaram šobrīd 3 pārkāpumi un pilnīgi noteikti 1. Un, manuprāt, vai pat 2 netika izdarīt tieši pret Dimitru Paņķevu. Uz pārkāpumu robežu šobrīd spēlē Bulgāri. Gāž gar zemi Nikars komandas spēlētāji. Auta šobrīd nedod. Iespējams, ka mums izdevās atklāt maču rezultātu. Jā, tā kā redzam, ka Igors diezgan lielu darbu šobrīd padara laukumā. Nu, es domāju, katrs no mūsu spēlētājiem izpilda savus nesaprašanās ļoti vārtus stāps. Glāb tagad mūsējās pēc Vārnas komandas spēlētāji Celso Augusto. Izpildīt sitienu. Jā, bet pirms tam bija nesaprašanās. 2 spēlētāji skatījās viens uz otru, kurš tad ņem šo bumbu. Nu, beigās bumbu paņēma Bulgāru spēlētājs. Kaut viņš it kā nebija pozīcijā, bet, jāsaka, mūsējā uzdāvināja šajā situācijā bīstam momentu, un, kā redzam atkārtojumā, nu kā šeit nesas atlica bumbu, un pirmais pie tā ticis